Brauc, manas Jūzana, brauc! Jūs dzirdējāt signālu? Jā, apsveic. Manas Jūzana brauc mājās, viņa taču ir kā manas pašas meita. Bez gadus mēs bijām nešķiramas. Arī to es zinu. Bet kā skrien laiks? Jūzana jau pāri 20. Un kopš viņa tagad mācās Anglijā, mēs tiekamies tikai 2 reizes gadā. Es zinu arī to. Nu nekas, man laiks ķerties pēkšņi. 2 mēnešus es esmu šeit, bet jūs no rīta līdz vakaram man stāstāt vienu un to pašu. Nu, ziniet, kad kādā mājā es nokalpoju 15 gadus, tad gribot, negribot tev sāk likties, ka šī ir tavas pašas māja un šie ir tavi bērni. Nu, bet nekas, gan jau jūs pati to arī piedzīvosiet. Jūs laikam domājat, ka es te visu mūžu par kalponu taisos palikt. Bet vai tad jums šeit nepatīk? Nervojot. Lieliski. Bet ko tad jūs šeit strādā? No kaut kā ir arī jāzino. Nu nekas, jūs esat nokļuvusi ļoti labā ģimene. Jūs tā domājat? Jā, tad, kad Sūzanas Jākons bija mājās, mums te bija tik jautri. Tad man nav paveicies. Nokavēju. Nu nekas. Šos Ziemassvētkus mēs arī pavadīsim lieliski. Oh, un kā vēl? Brīnišķīgi svētki. Ziemassvētki sveču gaismā. Un nekur nevar aiziet. No šī cauruma līdz tuvākajam ciematam 5 kilometri. Turklāt caur mežu. Naktīs stiprs snigs. Pat uz ciema balli nevarēšu aiziet. Brīnišķīgi svētki. Pat televizoru nav. Nu neko darīt. Bet vai jūs kungam brokastis aiznesāt? Ne, viņš vēl guļ. Nu ko, kā tu? Bet viņš nezina, ka saimniece aizbrauc pretīm Sūzanai? Viņš lūdz, lai viņu nemodina. Tas nu gan ir interesanti. Viņa paša meita ierodas mājās brīvdienās, bet viņš saka, lai viņu nemodina. Nē, aiznesiet kungam brokastis un pa ceļam neaizmirstiet pamodināt vecmāmiņu un Augustīnas Jākons. Nu, neuztraucieties. Augustīnas Jākonsai nekas nepaliks nezināms. Kāda tad citādi jēga klausīties aiz durvīm. Luīz, nu tas jau tā kā ir drusku pa traku. Bet jūs izliekaties, it kā neko nebūtu manījusi. Mana mīļā Šanela. Sūzana jau atbraucam? Nē, vēl nav atbraukusi. Kāda skaistule. Jā, un mēs viņu vēl izrotāsim. Un tev to patīk darīt? Man ļoti patīk. Man patīk vairāk par visu pasauli. Mārsēls mums ar Augustīnu deva pajumti, bet tomēr mēs neesam savās mājās. Sūzana! Mana meiti! Ai, cik tu esi skaista! Viņa lieliski izskatās, Jā, vai ne? īsta līgava! Un tam es piekrītu. Tikai lūdzu paskubiniet līgavainis. Tavs tēvs tik ļoti priecāsies tevi redzēt, Sūzana. Šanela, sauc viņu ātrāk šurp. Kungs ir pavēlējis sevi nemodināt. Kā? Pulkstens jau 11, bet viņš vēl guļ? Viņš vakar līdz vēlai naktī strādāja. Jā, viņš daudz strādā un ļoti nogurst. Strādājies, nabadzīgs. Droši vien līdz vēlai naktī lasīt grāmatas, vai ne? Droši vien. Vai tad jūs tagad guļat atsevišķās guļamistabās? Bet tomēr ir tik jauki būt atpakaļ savā mīļajā vecajā mājā. Ak, šī mīļā vecā māja. Tai sen jau būtu noderējis kārtīgs remonts, bet tavam tēvam ir pilnīgi vienalga. Un ko tu lai dara?
Sjūzen, šī ir mūsu jaunā kalpone, Luīza. Esiet sveicināti, jaunkundze. Vai labi atbraucāt? Ļoti labi. Neskatoties uz slikto laiku. Kad mēs braucām cauri mežam, vējš pūta visu sniegu lejā no kokiem un virsū mums. Un pie tam nebija apkārt nevienas dzīves dvēseles. Šausmas kāda viesulība. Tāda sajūta, ka mēs neatrastos uz zemes, bet debesīs. Drīzāk tūkstnesī. Ir jānobrauc vairāk 10 kilometri, lai sastaptu kādu dvēseli. Nu, un ko mēs darītu, ja mums nebūtu ne telefona, ne mašīnas? Vai šī nolādētā augstā mūra sēta pāri visai villai? Ak, Dievs, mēs taču šeit esam pilnībā atbraucis no pasaules. Un šeit ir tik briesmīgi garlaicīgi, bet tam tēvam ir pilnīgi nospļauties par mūsu labsajūtu. Jo redziet, tikai šeit viņš varot atpūsties no saviem ikdienas darījumiem. Kā tad? Viņš aizbrauc uz visu dienu, bet mēs šeit sprākstam nost no garlaicības. Varbūt kundze man ļaus pamodināt, kungu? Nē, es pati tūlīt viņu pamodināšu. Ja reiz viņš ir pavēlējis sev nemodināt, tad taču nevajag. Paldies, Luīza. Tu esi ar viņu apmierināta, māte? Jā, ļoti. Mīļo mammīt! Viņa bija vienīgais cilvēks, kurš bija ar mieru nākt strādāt šajā elles nostūrī. Tā kā mums ar viņu ir ļoti palaimējies. Jā, palaimējies. Krustmāte Augustīna! Sveiki! Nu, nieras sirds reimatisms sirds nieras. Nu, kā vienmēr. Katrīna jau piecēlusies? Kā lai es to zinu? Tu tagad esi atgriezusies, jā? Vai tev izslēdzu no koledžas? Augustīne, kāpēc tu viņai tā saki? Nu, māte ir atbraukusi, mana māsas meita. Bet nedrīkst viņai pajautāt, kā viņa ir dzīvojusi un uzvedusies. Par mani nevajag uztraukties, tante. Man viss ir kārtībā. Jā, atšķirībā no tevis, viņa ir apmierināta ar savu likteni. Tas bija tā kā mājiens manā virzienā. Es tikai saku, ka mana meita ir laimīga. Tas arī viss. Un man tas ir pats svarīgākais. Nē, nu tas ir pats svarīgākais, bet... Nu, pagaidi, tante, vai tu esi iepūlusies kādās nepatikšanās? Nē, Jā, protams, viņš pats tev izdomā nepatikšanas. es izdomāju. Pati rada. Es izdomāju. Nē, lūdzu, pastāst man, ko es rādu. Meitenes, nesāciet nu atkal. Pēc savām domām es varu būt laimīga. Tas man ir jaunums. Augustīne, kā bija mūs tik laipni ir uzņēmusi šajā mājā un pateicoties viņai. Nē, māt. Nevis pateicoties viņai. Pateicoties tavam tēvam, Sjūzen. Viņš prot cienīt dāmu gados manu māti un tavu vecmāmu. Nē, nu viņš, protams, arī ciena citu dāmu. Atklātu, tiešu, vēl labvēlīgu. Mani! Viņš ciena mani! Pateicoties Marcelam! Jā, pateicoties viņiem abiem. Protams. Nevajag mūs sarūktināt, Krustmāt. Mēs visi tevi ļoti mīlam. Es nemēģinu jūs sarūktināt. Es vienkārši visu nakti nespēju aizmigt. Piedod man, meitenī. Piedod man, Gabi. Pateicoties tev esmu tik laimīga un nemirstu badā. Kāds aromāts! Kafija jau atpazīst pa gabalu. Jā. Un maizītes vajag apgrauzdēts. Nē, nu man, protams, deva tikai sausiņus. Nu, ziniet, tā kā visiem citiem mājniekiem Augustīns Jankons. Bet šīs maizītes es uzcepu savai Sjūzenai par godu viņas atbraukšanas dienai. Nu, lūdzu. Tante, nāc cienājies, ja tās tev tik ļoti garšo. Tā bija. Mums ir jābūt iecietīgām. Viņa taču ir kā bērns. Sjūzenā, tava māte tik ļoti labi izturās pret Augustīnu un pacieš visas viņas mazās dīvainības un
nedusmojas par tām. Tu tās sauc par dīvainībām? Tā ir vienkārši nekaunīga. Viņa taču dara pilnīgi visu, lai mani provocētu uz skandālu. Bet ja tavs tēvs viņu pacieš, Es neklausos. Turpini. Es neklausos. Jā, tēvs patiešām ir brīnišķīgs cilvēks. Jā, vienmēr laipns, ļoti sirsnīgs. Neskatoties to, ka darbā viņam nemaz tik spoži neveicās. Tiešām? tu kā liekas māt pārzīmīgi, viņš sev darba lietas labāk nekā es. Katrīn! Katrīn! Jā! Ko vēlaties? Nē. Celies augšā! Māsā atbraukusi! Kā viņa mācās skolā? Viņa ir ļoti izaugusi. Man tas ir pats galvenais. Un ļoti mežonīga. Kā visa tagadējā jaunatne. Mīļā mamīte, vai tu tiešām gribētu, lai viņa ir tāda pati histērika kā Augustīna? Un neaizmirst, ka viņai ir tikai 16 gadi, ja? Sveiciens senčiem un sveika māšu! Tā, kur ir manas Ziemassvētku dāvanas? Tu viņas atvedi? Es atvedu Kur viņas ir? Tikai mieru. Šokolāde. Nē, nu varēja kaut ko labāk vispār izdomāt. Kā? Man likās, ka cilvēki 15 gadu vecumā mīl šokolādi. 15? Nē, bet man februārī jau būs 16. Labi, labāk aiziet pieklauvēt pie durvīm, lai kāpus piesais. Nu, ko tu, lai paguļ vecais mērķis? Ko? Vecais mērķis? Nē, savai mātei nāk par to smiekli. Man nav ko teikt. Šajā mājā viens otru neciena. Nav tiesa. Tēties cienu. Tikai pēc savu prātu. Es viņu apbrīnoju. Viņš ķēpjas kā anglis. Protams, viņa mašīna kā čempions. Viņš ir tik jautrs un tik atjautīgs tā, kā viņam piedāvā zelta raktuves. Sjūzana, Sjūzana, mums ir laimējies. Mūsu tēvs ir īsts romānu varonis. Un zini, viņš man apsolīja, ka iemācīs vadīt automašīnu. Jā, mēs ar tēvu esam īsti draugi. Turklāt, viņš taču ir vienīgais vīrietis mūsu mājā. Te nāk mūsu daļā dāma. Nu, es palūgtu. Un vispār es esmu ļoti neapmierināta. Ar ko, baronese? Tavā istabā dega gaisma līdz pat rītam. Bet tās durvis, kas ir starp mūsu istabām, ir no stikla, tāpēc es visu varēju redzēt. Es nevarēju aizmigt. Nē, tu, protams, lasīji tās savas, pretīgās lubenes, bet... Tas var man pārtulkot. Pretīgās lubenes krustmātes Augustīnas valodā nozīmē spiegu, detektīvu un piedzīvojumu romānus. Es pareizi Tās pārtulkoju. nav domāts tavam vecumam. Mans vecums, man ir 16 gadu krustmāte. Jā, nu lasīšana nav nekāds ļaunums. Toties staigāt 5 reizes uz vannas istabu. Tas gan millīt nozīmē pamodināt visu māju. Jā, tā biju es. Un? Vai tu esi nevesela kūra? Nē, es gāju padzerties. Es visu nakti nespēju aizmigt. Piedod man, Gabi, es vairs tā nedarīšu. Nav jau nekas. Kundze, vai tagad drīkst pamodināt kungu? Jā, lūdzu. Kundze, Jā, kungs neatbild. tas nekas, ejiet vien iekšā. Šie vīrieši, zinājāt, viņiem ir pilnīgi cita nervu sistēma. Es kaut kur izlasīju. Es, piemēram, pamostos pie vismazākā troksnīšana. Mamma, nē, tur iekšā!
Sakiet taču kaut ko! Gabija, Katrīnai varbūt tiešām ir taisnība. Nevajag. Avīzēs vienmēr raksta, neko neaiztic, līdz policija ir ieradusies. Mami, iesim. Nē! Nē, man tur ir jātiek iekšā prom no durvīm! Prom no durvīm! Vai durvis ir aizslēgtas? Kurš aizslēdza durvis? Ko tu esi izdarījusi? Katrīna, ko tu esi Jā, izdarījusi? atslēgies pie maniem! Neviena tur nedrīkst iet iekšā! Katrīn, vai tu tur kaut ko redzēji? Kaut ko tādu, ko kāds gribētu paslēgt? Katrīn, atdod man atslēgu! Nu, labi, ņem viņu, dari, ko gribi! Vai tu te iesi iekšā? Jā, mamma, mums tas ir jāredz! Jā, labi. Viņiem slēpkava vēl tur ir! Viņa ir taisnība, mums jāslēdz ciet! Gabija, Gabi? Gabija. Gabi? Ai, nē, viņa ir slikti! Jāuzliek vielas uz galvas, nē, uz vediņiem. Darbu lietas veikās pārāk slikti. Viņš ir izdarījis pašnāvību. Nē, es ar durvju spraugu redzēju, nācis viņam bija iedus mūrā. Tā nav pašnāvība. Mums tūlīt pat ir jāzvan policijai. Mēs vienkārši zaudējam laiku. Vats ir pārgriezts. Ko? Jūs domājat, ka kāds vēl slēpjas mājā? Su? Es dzirdu tur čaboņu. Tur, meitenes, tur. Neviena nav. Neko nedzirdu. Kā mēs tagad paziņosim policijai? Kā mēs piezvanīsim? Pagaidiet. Es pati braukšu pēc policijas. Luīz? Jā. Meitali. Kundze, Jā? suņi. Ko? Suņi? Viņi naktī nerēja. Kas par to? Tik neganti suņi, tie gan rietuje. Jā? Jā. Jā? Ko jūs gribat teikt, jā? Jūs gribat teikt, ja mājās ienāk kāds svešinieks, bet ja neviens svešs nav ienācis, tad... Paklausieties jūs visas. Es gribu zināt, kas šeit notika vakar. Kas notika? Kas īpaši? Tavs tēvs vakar atgriezās no 8:00 vakarā. Mēs kopā pavakariņojām, un tad viņš devās uz savu istabu pastrādāt. Un pie viņa kāds ieradās? Nē. Kurš tad brauc šurp šādā laikā? Varbūt viņam kāds zvanīja? Nē. Nē, cik zinu, tad nē. Ja mēs būtu dzirdējuši tos vārdus. Un tad tās būs bijis kāds klaidonis vai zaglis, kas ielavījās nakti mājā. Tu nedzirdēji, ko Luīza teica. Viņas istaba atrodas tieši blakus garāžai. Viņa noteikti dzirdētu, ja suņi riet. Tie pat nepakustējās, to es droši zinu. Nu tad slepkava ir kāds, kurš pie mums bieži ciemojās. Kāds, pie kura suņi ir pieraduši. Klau, kuri no jums šodien zvanīja pa telefonu pēdējā? Nu, kurā? Es zvanīju. Tad vajag tā arī teikt. Bet es jau arī saku. Jā. Es atnācu no rīta. 7:30 es zvanīju miesniekam. Jā. Pasūtīt jērgaļu cepetiņu. Nu, ticiet taču. Es jums zvēru. Labi. Tātad 7:30 slepkava vēl nebija mājās. Tad telefonu viņš būs sabojājis pēc tam. Māt, vai ar tām darba lietām viss bija kārtībā? Jā, bet, protams. Viņš taču nekad nav sūdzējies, ka viņam būtu kādas problēmas. Turklāt viņam ir lielisks palīgs par nu. Kas tas par nu?
Tad tēva kompanjons tagadējais ir māte. Jā. Tas kungs kādreiz šeit ir bijis? Nē. Jā! Jā, es atcerējos, es biju piemirsus, jā. Kāds pāris reizes viņš te ir bijis, jā. Mēs tā kā esam pazīstami starp ģimenēm. Tas tādā mazā mērā runājot, jā. Jā, es to kungu esmu redzējis mūsu mājā. Bet suņi viņam uzklupa. Tātad šo kungu nevar turēt Nē. aizdomās? Nē, bet protams, ka ne, turēt viņu aizdomās būs pēdējā muļķība. Tad varbūt tēvam bija kādi ienaidnieki? Nē. Viņam nebija ienaidnieki. Tas vēl ir jāpierāda. Ne, nu, un Parīzē. Mēs taču nezinām, ar ko viņš tur varēja sastapties. Ko gan tu iedomājies? Svešs cilvēks pulksteni 8 no rīta grabināsies mūsu viesistabā telefonu, un mēs neviena viņu nepamanīsim. Gabija, Ko? tu saproti, ko tu tagad pateici? Ko tas nozīmē? Bet kurš saņems tēvu mantojumu? Es? Protams, ka es. Es gribēju teikt, ka mēs. Tādās reizēs tā notiek. Pirmi pārdod un naudu sadālā uz pusēm. Sievai dod pusi un pārējos tad bērniem visiem izsniedz skaidrā naudā. Un skatieties, es to noskaidroju. Jā, nu, es tā runājot tā. Būs jābrīdina tēva māsa. Ko? Tēva māsa? Tādas. Tu rakstīji, ka viņa ir atradusies tepat kaut kur netālu. Kāpēc viņai bija tāda vajadzība? Iesākumā viņa uzdzīvoja Parīzē. Vēlāk nolēma izklaidēties savu brāļu tūmā. Es, protams, necentos tavu tēvu ietekmēt. Galu galā māsa paliek māsa. Un paldies Dievam, viņš saprata, ka viņas klātbūtne šajā mājā nedarītu godu. Un tāpēc, pateicoties tam, šī Piereta nekad nav spērusi kāju pāri mūsu mājas slieksni. Bet pilsētā tās ar viņu satikās? Ne, Kāda viņa izskatās? es nekad neesmu viņu redzējusi. Man viņa parādīja. Skaistu sievieti. Neparasta gan. Bet no kādiem līdzekļiem viņa dzīvo? Tas ir viņas noslēpums. Šeienas dāmas gan stāsta, ka viņa ir izbijusi dejotāja. Uzstājās Kaila. Es labprāt ar viņu aprunātos. Es aiziešu pie viņas. Ej, kur vien vēlies. Tikai nekad neiedomājies runāt ar viņu manā mājā. Skaidrs? Un vislabāk, lai ar šo lietu tiek galā policijas inspektori. Galu galā tas ir policijas darbs uzdot jautājumus, nevis tavējais. Es braucu pēc policijas. Šeit neesmu bijusi veselu gadu. Tas ir neticami, kā gadu laikā cilvēki var pārvērsties. Pat sejā. Ko? Ko? Meitiņ, tev šķiet, ka es esmu pārvērtusies? Ak, Dievs, es izskatos vecāki, ja, par saviem gadiem. Ak, kungs, Dievs, šis notikums taču man vēl vairāk pazudinās. Es taču... Tagad taču visu pasauli varēs uzminēt, cik man ir gadi. Ak, Dievs, mīļo, Marsa. Mīļo, Marsa. Mēs bijām tik tuvi viens otram. Tik tuvi, ka jums bija katram sava guļamistaba. Marsels vakaros ilgi strādā.
un viņš pats man lūdza, lai es iekārtojos savā istabā. Skaidrs? Vai tev vēl ir kādi jautājumi? Vai tev vēl kaut kas ir piebilstāms? Šobrīd nav! Meitenes, lūdzu, izbeidziet. Gabīgi pārsteidzies pēc policijas. Kundze, Jā, es domāju, ka mēs kungu šobrīd nevaram atstāt vienu. Es esmu ar mieru, ieiet viņa istabā. Nē, ja nu tur tiešām kāds slepkavas slēpjas. Nu, nevajag sacerēt tos romānus, mana meitenīte. Slepkava jau sen ir mūsu pametā. Iešu. Kur ir atslēga? Kur ir atslēga? Kur? Nav atslēgas. kam ir atslēga? Pie kā ir atslēga? Pie manis nav, pie Jūzenes vai nē? Pie manis. Kāpēc? Iztiksim bez komentāriem. Šanel, lūdzu ņemiet atslēgu. Jūs esat vienīgais cilvēks šajā mājā, kuram es patiešām uzticos. Cik jau tu dzirdēt visām pārējām? Un neielaidiet lūdzu nevienu šajā istabā. Tu zini, Gabi, ja Šanela pārkāps pārtam istabas slīkstim, tad mums visām tur ir jāiet iekšā. Jā, Nepieskarieties. vai neviena. Tikai nepieskarieties tur nekam. Slepkava taču varēja atstāt pirkstu nospiedumus. Jā, un ja tie pazudīs, tad slepkava būs glābts. Paklausieties, ja jūs domājat, ka es tikai tāpēc paņēmu to atslēgu, nu man pietiek, paldies. Nu, nevajag tūlīt apvainoties, Šanela. Ja kas, tad es šī mājā ne uz vienu nekad neapvainojos. Es šeit strādāju 15 gadus. Manā klātbūtnē var runāt visu. Patiesībā man arī ir vienalga. Jo šis ir mans darbs un mana maize. Un, ja jūs gribat zināt, man tāpat ir vēl kā jums. Ziniet, tas vīrietis noteikti ir paslēpies tepat kaut kur tuvumā. Vīrietis. Bet kas Kāpēc tad? vīrietis? Kas tad? Sieviete. Kā jūs? Nav kauna. Tāda sajūta, ka jūs mūs visas apsūdzat. Nu, ja man sirdsapziņa ir tīra, tas... Tu man neieredzi, ja? Nē, es vienkārši cenšos tev neievērot. Jūs dzirdat, ko viņi vispār saka? Kristīna, dārgā, paklusē. Nē! Nē, māte, es vairs neklusēšu, nē! Nē, Gabija taču tagad ir bagāta. Viņa drīkst visu, viņa... Māte, viņa varbūt izmest uz ielas. Pielabinies viņai, māte, pielabinies! Glāb tos savus bīštekos! Jūs visas baidāties viņai pateikt, ko jūs domājat, jo jūs visas esat nelietas! Bet es policijai pateikšu visu, ko es zinu. Itin visu. Un ko tad tu zini? Ko? Ko tu zini? Tā ir mana darīšana. Lūdzu. Jā. Jūs tad visas esat pret mani. Jūs visas esat iedomājušās, ka es esmu idiote, neauglīga, nenozīmīga. Kāpēc es esmu tik nelaimīga? Kas manā dzīvē ir labs? Pasakiet! Parādiet man to! Tad izskats nav tāds, lai sāktu jaunu dzīvi un vēl tiek gadi. Kas tiesa, tas tiesa. Toties jums ir talants, poētiskas dotības. Es bieži redzu pa savas istabas logu, kā Augustīna staigā pa parku un sacer dzejojus. Goda vārds, pie mums te ir tik maz izklaides iespēju, kad Augustīna parkā deklamē, man tas ir gluži tāpat kā televīzijas izrāde. Augustīne, nomierinies, meitiņ. Paņem iedzert tabletīti un neklausies viņu. Luīze!
visiem laikiem. Piespied mums novirt šo ratiņkrāsu. Pirms svaidīga Rogistēna! Tātad tāda ir jūsu pateicība, ka mēs jūs pieņēmām dzīvot pie sevis mājās. Ko lai dara? Viņa savas vēl nespēja atrast bagātus vīrus. Es pie tā neesmu vainīga. Tavs tēvs nevarēja viņas ciest, bet es viņu labā izdarīju pilnīgi visu, ko es varēju. Palieciet visi savās vietās, es braucu pēc policijas. Kundze, jūsu somiņa un mašīnas atslēgas. Es esmu pārāk nelaimīga. Visu dzīvi viena pati. Nekas. Tu taču arī Gabija zinās tagad, kā ir dzīvot bez vīra. Rosmāte Augustīna! Kā jums nav kāda? Bet ko vāt? Ko? Es taču tevi tik ļoti mīlu. Es jūsu visas mīlu. Tikai nes kāpēc. Tā mana mīlēšanas maniera nevienam nepatīk. Visi domā, ka tas ir tikai naids. Nu, mīlestība ir kā vīns. Ja tu nedzer, tas saskāps un pārvēršas eķi Katrīna papulstē. Tev liekas, ka tagad ir īstais brīdis. Tēvs ir nogalināts. Mugurā iedurts nazas. Santa papulstē! Ko? Nomierieties un nebiedējiet meiteni. Viņu nebiedē. Tev ir taisnība. Slepkava ir šajā mājā. Biedēju. Es biedēju. Tas ir sabojāts bērns. Tas ir sabojāts bērns. Un pie viss ir vainīga tikai tava māte. Kā var ļaut naktīs lasīt par slepkavībām? Tas ir perfekta audzināšana. Nē, es vairs nevēlos apvainot savu māsu. Es tev vairs neko neteikšu. Tante! Bet, ja tu uzsver, tad lūdzu. Gabija vienmēr rīko skandāls ar vīru sakarā ar naudu. Pieprasa, izsaviež, mētājas ar to naudu pa labi un pa kreisi. Tērē ar ko vien pagadās. Bet es neteikšu ar ko. Man tādu tiesību nav. Bet tavs tēvs bija labs cilvēks. Viņš nekad man neaizmirsta nopirkt vai šokolādi vai konfekts vai... Viņš mums piekrita pieņemt šajā mājā, neskatoties uz to, ka Gabija pret to iebilda. Nu, kāpēc tu jau esi jāpakaļ? Kas notika? Viņi ir kaut ko sabojājuši. Kā? Mašīnas motorā. Viņi? Kas viņi? Luīza. Luīza, jūs esat pārliecināti, ka suņi naktī nerēja? Jā, protams. Es redzēju, ka kungs slikti izskatījās, kad atnesu viņam liepzieģu tēju. Un cikos tās bija? Pusnaktī. Viņš man piezvanīja, es aizgāju pie viņa. Viņš lūdza, lai uztaisu tēju, no es arī atnesu. Cik ilgi jūs pie viņa palikāt? Es tūlīt gāju prom. Sakiet, Luīza, jūs to tēju atnesāt tasītē? Kā tad citādi? Un pēc tam jūs vairs pie viņa neiegājāt? Nē. Nu, tas ir ļoti savādi. Kāpēc no rīta, ja viņa istabā tasītas nebija? Jo es to aiznesu. Bet jūs mums teicāt, ka tur vairāk negājāt. Viņš manā priekšā to uzreiz izdzēra. Viņa taču ir nelabojuma, neliete. Tā vien klīst apkārt pa māju, cerībā pārgulēt ar saimnieku. Pagauza ritīga. Es jau sen tevi, meiteni, vēroju. Mēs nekas. Gan politiku, tad galā. Es viņiem
viņam pateikšu, ka jūs katru vakaru kaut kur nozūdat. Ko? Gan policija tiks galā, kur ir taisnība un kur ir meli. Viņa vispirms noskaidros, kas ir mantinieki un kam šī nāve ir izdarīga. Es sapratu. Nu, kas tur ko nesaprast? Cilvēkus bieži vien nogalina viņu mantinieki, lai ātrāk saņemtu mantojumu. Ko bija labāk atbildēt par netiku un slepkavību? Jā, es viņam patiku. Es redzēju, kundze, cik viņš ir nelaimīgs kopā ar jums šajā nolādētajā mājā. Vēl tikai dažas nedēļas, un viņš būtu mani iemīlējis. Vēl tikai dažas nedēļas, un mēs būtu aizbraukuši prom no šīs nolādētās mājas. Bet jūs man viņu atņēmāt. Jūs iznīcinājāt manu laimi. Es un Marsels būtu ideāls pāris. Kā es jūs iemīstu, kā es jūs visus iemīstu. Cik aiztustinoši, es tūlīt apraudāšu. Ai, daudz. Galīgi Zagle! Kura? Šanel! Ko? Es jūsu skapītī nejauši atradu piezīmju grāmatiņš. Un pavisam nejauši tajā ieskatījos. Tur bija sīga atskaite ar saimniecībā izmantoto naudu. Un atsevišķā ailīte ar naudu, kur jums izdevās izkrāpt šo 10 gadu laikā. Šanel! Un šī summiņa ir ļoti iespaidīga. Es neesmu neko šai mājā zagusi. Un tā nu pagadījās, ka šī piezīmju grāmatiņa man ir paņēmusies līdzi. Lūdzu, kundze. Katrīn, es izlūdināju tev svārciņus. Aizej, lūdzu, pārģērties. Pirmos gadus, kad šajā mājā valdīja prieks un laime, es šeit strādāju tik pašaizliedzīgi. Veselus 15 gadus es šeit kalpoju. Visu tikai jums. Un pati vienkārši aizmirsu par savu dzīvi. 15 gadus. Bet tad, kad laime atstāja šo māju, es arvien vairāk sāku aizdomāties pat par sevi, par savu dzīvi. Un tad, tad es sāku zakt pēdējos 10 gadus no saimniecības naudas. Jo man bija sāpenis, es gribēju māju, laukos, ar liliju dārzu, un tad tās lilijas pārdot vietējā tirdziņā. Es gribēju tikai savu dzīvi. Šanel! Ko jūs esat izdarījusi? Ko jūs esat izdarījusi? Es jums tik ļoti uzticējos. Es jums uzticēju pašu dārgāko, kas man ir. Savus bērnus, Šanel. Jā, un es viņas arī audzināju. Un ja nebūtu manis, viņas pat tik daudz nebūtu dabūjušas. Un es nenogalināju kungu, tāpēc nepietika. Te ir darbs policija. Man vēl nepietika, man vajadzēja tikai pusgadu. Lielisks motīvs slepkavībai. Nogalināt saimnieku un pazust ar visu sazakto naudu. Te ir darbs policija. Silvena? Man tas jāsaka. To zinu tikai es. Tavam tēvam vairāk nebija naudas. To es drīkstu uzticēt tikai tev.
no mana vīra, no tava vectētiņa. Es gribēju iedot Marcelam. Viņš taču bija tik labs pret mums. Nu jā, bet Marcels atteicās, nē, es neņemšu viņas. Tā viņš man teica, tas tāpat mani neglābs no bankrota. Nu, tad es visiem stāstīju, kad es esmu atteikusies viņam dot šo naudu, jo es taču negribēju šo noslēpumu atklāt par šo bankrotu. Un tālāk? Un tālāk es tās akcijas nesaglabāju ilgi, jo man viņas nozaga. Pirms 2 dienām. Tev viņas nozaga? Ko tu brīnies? Jā, es pēc pusdienām mīlu iedzert kādu glāzīti. Viņš nomierina sāpes. Kā? Ja ievērsi manā vīnā miega zāles, ievērsi manā istabā un visu līdz pēdējai. Kura to būtu varējusi izdarīt? Kura? Nu tā, kur es zināju, kur es glabāju savu vīnu un kur es esmu paslēmusi savas akcijas. Jāzem tavas spilves! Jāzem man! Kā tu zini? Kā man likās, ka visi to zināja? Visi. Visi? Zagļbanda! Ķeriet slēpkavas! Ķeriet zagļus! Ķeriet! Marta, vai tu esi galvu zaudējusi? Nē, meitī, galvu nē! Vecmāmiņa man pat pastāstīja, ka kāds viņai pirms 2 dienām ir akcijas nozagas. Jā! Akcijas! Tu vecā mela! Tu tās esi pārdevusi! Lai tev nebūtu jādod mana daļa! Mana likumīgā! Atdodas, tu saku! Visus nozaga! Nozag! Tātad tu esi tā, kura māte nozag! Aiziet! Ateidzies pēc policijas, lūdzu! Man mums nav citu izvēli. Pēc policijas mums būs jāiet kājā. Jā, labi, es iešu tev līdzi. Vai Klusu! Jā. Kāds sargā pa kādu? Piedodiet, kundze, es nebūtu ieradusies bez uzaicinājuma, ja man nepiezvanītu par telefonu. Vai tas ir joks? Man piezvanīja un teica, brauciet šurp, jūsu brālis ir nogalināts. Es tūlīt nolēmu pārbaudīt, noskaidrot, bet jūsu telefons ir bojāts. Man kļuva baisi. Es nolēmu steigties šurp. Ko jūs uz mani tā skatāties? Tas ir joks? Atbildiet! Kāpēc Marcela istaba ir aizslēgta? Kā jūs zināt, ka tā ir Marcela istaba? Ko? Marcela, atveidājies! Neklēciet! Marcels ir miris. Tā ir patiesība. Viņš ir miris. Nodurts ar nazi mugurā. Es vēlos, lai jūs man atbildat uz dažiem jautājumiem. Lieciet man mieru. Vai tas bija vīrietis, kas jums zvanīja? Nē, tā bija sievietes balss. Vai jūs viņu pazināt? Nē. Es neticu šim zvanam. Kāda jēga man melot? Lai būtu iemesls šeit atgriezties vēlreiz, jo jūs taču šeit jau esat bijis. Nekad. Kādēļ tāds suņerēji? Kā lai es to zinu? Droši vien pie jums jau sevi. Kāpēc durvis ir aizslēgtas? Pie kā ir atslēga? Pie mums. Dodiet atslēgu, es gribu redzēt Marcelu, es gribu ieiet. Jā, paņem to, ko tur atstājāt, ja? Atdodiet tūlīt pat atslēgas, savādāk es uzlausīšu tās durvis. Ņemiet! Tā nav īstā atslēga. Kāds ir samainījis atslēgu? Nav mašīnas, nav telefona un tagad nav arī atslēgas.
viena no mums darbojas pret visām pārējām. Mans brālis, mans miesīgais brālis, un es jūs visus tur aizdomās. Padomā, pirms sāc runāt. Labi, bet vispirms, kas jūs visas esat? Jūs, piemēram, Es esmu Sjūzana, jūsu brāļmeita. Katrīna, arī brāļa meita. Bet es esmu vecmāte. Kad jūs pēdējo reizi redzējāt no vīru? es ar viņu satikos vienīgi pilsētā, un arī tikai nejauši. Viņš mani mīlēja un cieta, kad jūs atteicāties pieņemt mani savās mājās. Bet tagad jūs esat ienākusi šajā namā. Es drīkstu runāt? Luīza! Šis nelaimīgais telefona zvans mani atved šurp. Bet kādai slēptavam ievajadzējās jums par to paziņot? Tas ir neticami. Tas ir vienkārši neticami. Viņš mans brālis, mans miesīgais brālis. Es esmu pazaudējis visu. Man bez Mārsela šajā pasaulē neviena vairs nav. Bet jums viņa nāve nozīmē brīvību un bagātību. Nu, sakiet tieši, ka jūs mani turat aizdomās. Bet kādēļ gan ne? Mīgās, nevajag pazaudēt galvu. Es esmu Marsels sievas māte. Tā ir mana jaunākā meita Augustīna. Marsels mūs tik laipni uzņēma šajā mājā. Augustīna, sen gribēju ar jums iepazīties. Jūs ar mani. Lieta tāda, ka mēs abonējam grāmatas vienā bibliotēkā. Vai pirms kāda laika jūs lasījāt romānu Mīļākais laivā? Es nekļūdos. Mīļākais laiks! Es neatceros. Es to paņēmu tūlīt pēc jums. Un ticiet man, tā ir nejaušība. Es šajā grāmatā atradu mēlrakstu vēstulei. Manam brālim no jums, jūs to aizmirstāt. Es biju satriekta. Tu raksti Marselam? Tu taču viņu redzēji katru dienu. Tas sieviete visu izdomā. Man nav nekāda iemesla rakstīt Marselam. Izdomā? Man ir tāds paradums. Es visu saglabāju. Dārgais Marsel, nedusmojies uz mani par to, ka es tavā klātbūtnē sarīkoju mātei traci akciju dēļ. Man vajadzēja pieprasīt savu daļu, lai pārlieku lielā interesi attiecībā pat tevi neliktos aizdomīgi. Ja tas būtu atkarīgs tikai no manis, es atdotu tev visas akcijas. Zini, es tevi ļoti mīlu un esmu gatava uz visu, lai tevi pasargātu no nepatikšanām. Šo zīmīgas pabāzīšu zem tavām durvīm, sirsnīgi skūpst un paraksts Augustīna. Meli! Es nekad neesmu mīlējusi Marselu. Tur viņam manas akcijas kāds. Dodiet viņai. Ja pati nesaprot, ko runā. Jums es parādīšu, jums es vēl. Jūs man sākat draudēt vai ar vienu slepkavību dienā jums nepietiek? Par kādu slepkavību? Es visu nakti neizgāju no savas istabas. Tu 5 reizes biji uz manas istabu. Kādu vannas istabu? Bravo! Bravo, tante, pievērš! Ar Augustīnu jūs tikusi galā. Bet sakiet, jūs patiešām šeit agrāk neesat bijusi? Kad? Jūs melojat. Man ir pierādījumi. Pateicos jums, Šanela. Es nekā neesmu viņām teikusi, Piereta. Ko tas nozīmē? Nu, viņas vienu otru pazīst un satieks. Viņas abas dievina kāršu spēli. Un kur jūs satiekaties? Viņa nāk pie manis paviljonā un paliek līdz rītam. Jā, nu vienreiz es atnācu, man vajadzēja brālim paziņot, ko ļoti svarīgi. Bet jums es pilnīgi jūtu, cik tas bija svarīgi. Nācāt, lai no viņa izspiestu naudu, vai ne? Es nekad neprasīju viņam naudu. Jā, jo viņš jums pats to dēļ, vai ne? Pilnīgi pareizi. Viņš zināja, ka man klājas grūti un kādas 2 reizes man To ir palīdzēja. pilnīgi pretīgi klausīties. Man papusē! Ko?
Es lai klusē. Šī palaistuva izspiedīs mana vīra naudu, bet man būs jāklusē. Manu naudu. Manu! Jā, tagad tā ir tava nauda. Tā arī ir mana nauda. Jo es visu mūžu dzīvoju un mocījos ar Marselu. Skaidrs? Un gaidāt viņa nāvi. Es tevi nošņaušu. Pati vien esi vainīga. Es tev teicu, lai tu paklusē. Augustīna, bet kas tās par akcijām, kuras tu gribēji dāvināt Marselam? Tās ir manas akcijas. Mantojumā no mana vīra. Bet pirms 2 dienām man tās nozaga. Tu tās māte nozaga atdod man tās Taču nesaprot, kā tu runā. Nesaprot. Pietiek, izbeidziet! Aizlies nepateicīgā! Nozaga, jā? Sagle, mele, sagle! Es vēl 30 gadus nodzīvošu. Kurš par mani parūpēsies? Es jau tā visu savu dzīvi esmu upurējusi jūsu govā. Aizlies nepateicīgā! Augustīna! Kā es tevi nolāvu? Šie papīri nav nekādas vērtības. Tu vari tos izmest. Paklausieties. Mums jānoskaidro pavisam noteikti, ko katra no mums vakarnakt darījusi. Māte, kur tu biji? Stāvā? Un tu no istabas izgāji? Nē. Jā, izgāju, vienu reizi izgāju. Es dzirdēju troksni koridorā. Es domāju, ka Katrīna ir piecēlusies. Gāju apskatīties, bet viņām ir lasīja grāmatu un es iedošu atpakaļ gulēt. Un tu koridorā kādu satieku? Nē, nebiju. Katrīna, tu no savas istabas izgāji? Jā, es biju toaletē. Nu, tajā brīdī droši vien mammai arī likās, ka bija skaļš troksnis. Es nevienu neredzēju, nē. Labi, bet varbūt tu kaut ko dzirdēji? Jā. Tante Augustīna man lika izslēgt gaismu. Nu, protams. Un kādu rupju vārdu viņa man vēl izspļāva. Ak tā! Nu, par šito es tev atriekšos. Vispār es jau negribēju teikt, bet jo sliktāk tev. Vakar naktī, kad es gāju gulēt, es dzirdēju dīvainu troksni. Es palūrēju atslēgas caurumu, un tur stāvēja tante spoguļa priekšā, un viņai rokās kaut kas spīdēja. Un tajā brīdī es tam nepievērsu uzmanību. Bet tagad es saprotu, tas bija nācis, viņa to asināja! Nelaimīgā! Grāmatas ir viņai izmežģījušas smadzenes. Paskaidroju. Man rokās bija matu suka, perla mudra. Es to tīrīju. 3 naktī? Tavā mājā tikai noteiktās stundās var tīrīt matu sukas. Labi, Augustīna, mēs tev ticām. Paldies! Bet man ir vēl viens jautājums. Tu esi 5 reizes gājis uz vannas istabu, ja? Tu nevienu nesatiki? Nē, nevienu. Un tu neko nedzirdēji? Es tam nepievērsu uzmanību. Savādi. Jā, ļoti. Mammu? Vai tu biji piecēlusies? Ko? Nē. Jā. Nu jā. Piecēlos vienreiz. Nocīs lāpes. Un tad Katrīnas un Augustīnas istabās dega gaismas. Jā. Atceros. Marsela istabā dzirdēju skaļas klaigas. Un tur kā kliedzieni. Es padomāju, ka tā esi tu. Ko? Tu dzirdi Marsela istabā kliedzienus un uzreiz padomā, ka tā esmu es?
Paldies, tev, mamma. Nedodi, babī. Luīza, varbūt jūs man varat kaut ko izskaidrot par kliedzieniem tēva istabā? Kad es kungam atnesu tēju, viņš istabā bija viens. Vai jūs koridorā kādu satikāt? Satiku. Augustīnas Rankundze. Ko? Dīvaini, jo Augustīna jūs nav redzējusi. Un tā tad, Luīza, ko jūs satikāt, mana tante? Pie kunga istabas durvis. Ko? Tieši. Tu ložņāji gar Marcela durvīm, ko? Nu, kas tad tur notika? Nu redzi, māmu, ja tev ar tēti būtu kopīga guļamistabā, tad tu visu sen jau zinātu. Tas ir drausmīgs bērnības tiesā. Es redzēju Ieneti, ejot pie kunga pieniem naktī. Ko tad jūs darījāt pie mana vīra? Stāvītos vientuļ un atnāks papļāpāt ar brāli. Viņa sacīja kungam, ja tu nedosi naudu, es tevi nogalināšu. Nav tiesa, es teicu, es tevi nogalināšu. Nē, es tevi nogalināšu. Es atvainojos Ienetes Jankundze. Es tūlīt gāju prom. Kundze, Ja? es pateikšu vēl ko. Tik nejauciet man šajā lietā. Runājiet. Kad es kungam atnesu tēju, pie viņa sēdēja viņa māsa. Viņa lūdza, lai es vienam nesekot par viņas apciemojumu un to, ko dzirdēju ieejot istabā. Un iedeva man naudu. Paklīdami tāda. Viss pietiek. Tikšu līdz krustojumam un noķeršu mašīnu. Un tagad man šaubu nav. Slepkava ir starp mums. Pierādiet to, ka trūkst pierādījumu, tad vajag paklusēt. Skaidrs? Slepkava ir viena no jums 7. Es to zinu. Bet paklaus, Jūzana, vai tev neliekas, ka vajadzētu piesaistīt vēl vienu cilvēku? Kuru? Nu kā? Tevi! Mani? Jā, tu tagad noskaidroji, ko mēs visas darījām vakarā. Bet kur biji tu vakar naktī? Labi, Katrīna, nu jau pietiek. Sjūzen šorīt man nāks priekšā izkāpt no vilciena, ja? Nu, tu maldies, māmulī. Tu maldies. Sjūzena vakar naktī bija šeit, šajā mājā. Nu, es viņu redzēju pati savā acī. Katrīna, kad tu mani redzēji? 3:30 no rīta. Manas durvis bija puspievērtas. Nē, es nenogalināju tēvu. Es jums saku, es nevarēju, es to neizdarīju, es nenogalināju tēvu! Sjūzen! Ko tas nozīmē? Ko? Jā, es ierados. Es ierados ātrāk, ienācu pa virtuves durvīm un devos pie tēvu. Es viņam gribēju pastāstīt kaut ko ļoti svarīgu. Es gribēju, lai viņš zina, bet viņš vienīgais. Ja viņš būtu mani nosodījis, es vairs nekad neatgrieztos mājās. Bet tētis, mans tētis, viņš ir tik labs, viņš ir tik jauks. Viņš man apsolīja atbalstu un deva padomu uzreiz braukt prom un atgriezties no rīta. Un es paklausīju. Ko tu viņam pateici? Es esmu stāvoklī. Ko? Ko? Sjūzen! Kas notiks? Jūs taču skrējāt ķert mašīnu! Vārti ir aizslēgt un vārtiņi arī. Mums no šejienes neizkļūt. Tagad atliek tikai vairs uguni pielaist šai mājai. It is
Turpinās sliktu sniegtu temesklājumos plosās vētras, daudz ceļa aizpatījās sniega savienībām sasniedz 120 līdz 130 centimetru biezumā. Satiksme šajos rajonos pārtraukta, ir cilvēku upuri. Neviens nezina, cik ilgi tas turpināsies. Es vēl nekad agrāk neesmu redzējis tādu sniegu. Pulkstenis 2. Es domāju, ka mums vajadzētu kaut ko ēst. Uzklāja augstos uzkožamos blakus istabā. Nāciet. Māte, tu vēl uzdrošinies skatīties man acīs? Varbūt vēlies pārsteigti vēl ar kaut ko? Nē, mātes jau visu izstāstīju. Palaist to esi. Lukas, palaist to. Nekas gadās arī tā. Jūsu sabiedrībā, protams. Mūsējā cilvēki vispirms aprēķina. Jūs esat ļoti vecmodīgi. Tiešām? Varbūt man pienāktos apsveikt viņu ar gaidāmo pēcnācēju. Lieciet viņu mierā vislabāk. Es iztikšu bez jūsu padomiem. Šausmas. Kas ar mani būs? Ai, Katrīna. Tas ir tik briesmīgi. Es visu laiku par to lasu grāmatās, bet es nekad nebiju iedomājusies, ka tas varētu būt tik briesmīgi. Zini, Katrīna, es tevi ļoti mīlu. Es tevi arī. Man nevajadzēja teikt, ka atbraucu naktī. Nē, to bija jāizstāsta. Tad tev būs bērniņš, ja? Jā, Nu, kāds tev līga vainas? Viņš vismaz skaists ir. viņš ir slaida auguma ar gaišiem matiem, zaļām acīm. Susan, tev ir laimējies. Ar ko viņš nodarbojas? Viņš strādā bankā. Un banka pieder viņam. Nē, Tad kas viņam pieder? nekas. Pagaid, tu gribi teikt, ka viņš ir nabags? Pagaidi, Katrīna. Katrīna, vai tu domā, ka laime slēpjas tikai bagātībā? Viņam jaunāks brālis ir? Nē! Žēl! Muļķīte! Tu vēl atradīsi savu laimi. Tu par agru par tādām lietām domā. Jūs laikam visas esat sazvērējušās. Ej pie velna. Katrīna! Vai jūs zināt, kādēļ suņi nereida? Viņi visi ir noindēti. Nu, kam gan vajadzēja noindēt suņus? Tiešām, tas ir vienkārši necilvēcīgi. Kā viņam žurgīgi pazudusi? Nomādāts. Mašīnai motors sabojāts, telefonu vārds atslēgts, suņi noindēti, atslēga pazudusi. Nu kas vēl, ko? Kas vēl? Mums kaut kas ir jādara. Mums vienkārši kaut kas ir jādara. To ir izdarījusi kāda no mums 8. Jūzena, tieši tā, kā man ātrāk tas neienāca prātā, kāpēc viņu nogalināja ar nazi? Viņu mierīgi varēja noindēt. Un tas nav tik riskanti. Visu mierīgi varēja sagatavot. Nē, slepkava rīkojās pēkšņi. Pati savu par pārsteigumu. Mēs visas ar Marcelu tikāmies regulāri. Mums laika un iespējas biet liku likām. Mums visām. Izņemot Sjūzenu, viņa ieradās negaidīt slepeni. Meitene māte būtu spējīga uz visu. Sjūzena? Tas nav iespējams. Par ko? Sjūzena, kā tu tā? Nē, es nenogalināju tēvu! Es jau saku, ka es aizgāju, viņš vēl bija dzīvs! Kāpēc jūs nevienu man neticāt?
meitene. Nu, katra mums apgalvo, ka nav vainīga. Nu, bet tāpat laikā slepkava ir šeit, šajā mājā. Jā, tas ir aburtais loks. Policijas inspektoram gan nav aburto loku. Viena no mums melo. Lūk, tā arī ir slepkava. Tikai atklāt vainīgo traucē tas, ka arī visas pārējās melo. Nu, kāda cita iemesla dēļ, bet melo. Nu, beidzot jāsāk stāstīt patiesība. Katram gadījumam brīdinu slepkavu, es esmu nobruņota. Vistani, ej prom, tas ir tāda vīra ierocis, vācies prom! Rūne nav. Nē, bet no rīta viņš tur. Tagad mēs esam tiešām pazuduši. Nē, tieši otrādi. Mums ir laimējies. Nu, paklausieties, kamēr slepkavai apkārt ir 7 liecinieces. Viņa taču neko nevar iesākt. Ja mēs tagad izklīdīsim, tad viņa mūs sadragās lupatās. Paklausieties, es vēlos jums ko teikt. Es aiziešu no šīs dzīves tieši tāpat, kā es dzīvoju. Prom! Neizsaucot līdzcietību, pamesta un vientuļa. Tikai Marsels mani saprata, un jūs viņu nogalinājāt. Kura tad viņu nogalināja? Skaidrs, kā es. Bet jūs esat ieinteresēti. Ieinteresēta? To gan es nezināju. Neizliecieties. Jūs ļoti labi zinājāt to, ka Marsels jūs nav aizmirsis savā testamentā. Viņš pats jums to teica, vai tas ir jūsu pieņēmums? Pats pateica. Pirms nedēļas. To es gan nezināju, māte. Kāpēc tu to no mums slēpi? Varu iedomāties, kā tas jūs satricināja. Netik ļoti. Es priecājos, ka tikšu no jums vaļā pat par tādu naudu. Redz, Marsels atcerējās par mani. Jā! Viņa bija noliktā nākošajā dienā tikšanās ar notāru. Un jūs, Jereta, ļoti labi to zinājāt. Tādēļ nedaudz nolēmāt pasteidzināt notikumu gaitu. Nu, cik es saprotu, viss bija pilnīgi otrādi. Marsels vēl nebija man ieslēgts testamentā, bet gribēja to darīt. Tādēļ jūs attiecīgi rīkojāties, lai viņš to nepaspētu izdarīt. Kāda pretekuļa! Ja novēlējums manā lapā ir parakstīts, tad aizdomas krist uz mani. Ja ne, tad piedodiet, tā esat jūs. Varu paziņot, ka novēlējums nav parakstīts. Šonakt viņš man teica, tu labi izdarīji, ka visu man izstāstīji. Rīt dodos pie notāra un ņemšu vērā arī tevi un tavu bērni. Kā pirmais maz bērns. Beigtu izdomāt. Es neesmu nogalinājis savu tēvu, tādēļ rītdien viņš taisījās iekļaut testamentā, bet ja nav testamenta, Tad visu manto sieva, vai ne? Tātad tu man apsūdzi slepkavībā. Kā tu kaut ko tādu vispār uzdrošinies teikt savai mātei? Es tevi neapsūdzu, es tikai saku, ko viņš man teica. Kā tu savā pašreizējā stāvoklī vispār uzdrošinies man skatīties acīs? Māt! Lieliski nospēlēta melodrāma. Aizverieties. Bet, māt, varbūt mums pastāstīs, kāpēc tavā istabā ir sakrāmēti čemodāni gatavi aizbraukšanai? Tu gribēji aizceļot? Jā. Gribu. Tas ir ļoti aizdomīgi. Bet nezinu, ko Marsels teiktu par visiem taviem sānsoļiem, Gabi. Ja vien viņš zinātu. Nabaga Marsels. Bet Luīza vienmēr atrada kādu iemeslu pie viņa iet, kad visas jau gulēja. Viņš pats man to teica un vēl pasmējās par to. Nav taisnība. Kurš nosodīs meiteni par to, ka viņa kādam patīk? Nosodīs meiteni, nevainīgs radījums. Viņa piekrita šeit strādāt ar nolūku pavest saimnieku, kas ir domājies sieviete
Gabīt, nekad neuzdrošinies tā runāt manu meitu klātbūtnē. Nu, tak neuztraucies par viņām, Gabi. Viņas ir gan apgaismotas. Tik īpaši Jūzem. Viņa taču tev tūlīt padarīs par vecmāmiņu. Luīza, es gribētu zināt, no kurienes jūs pazīstat tik daudz puišu? Es redzēju, jūsu lādītē ir kaudze ar vēstulēm. Kādus puišus? Nav taisnība. Labāk piesargiet pati sevi. Es arī varu par jums ko daudz pastāstīt. Mēs laipni lūgt, es ļoti gribētu dzirdēt. Es atradu zem jūsu pagalviem tādas grāmatas. Tur bija tādas fotogrāfijas. Vispiedaudzīgākās. Ak, tu tā esi, kas lošņā zem pagalviem. Tā ir viņa. Nevis. Viņa paņēma manu vēstuli. Tā bija kļūda. Jā, tā bija kļūda. Es vienkārši paskatījos un atdevos vēstuli Līzai. Un tajā vēstulē bija vekselis. Ļoti laba pārskatīšanās, Šanela. Katrs var kādreiz pārskatīties. Es, piemēram, esmu redzējis jūs šeit pie grāmatu plaukta. Un ko kundze dara? Dzer tieši no pudeles. Bet es jau uzreiz neskrienu un jums nestāstu, ka kundze ir iemetēja. Kāds varoņkārs. Skaisti. Bet varbūt jūs man, Šanela, pastāstīsiet, kādai jūsu mētelis un lakats karājās uz pakaramā, kad es nācu pie grāmatu plaukta. Jā, es atnācu otrais un atgriezos atpakaļ. Bet tu mums teici, ka aizgāji jau ap 12. Aizgāju uz paviljonu. Tur man bija jāsatiekās ar Pieretu. Jā, viņa neatnāca, un tad es sāku uztraukties. Par ko? Nu, kā par ko? Es domāju, ka viņi ir atnākuši uz māju, būs iegājis pie sava brāļa, tad viņi sāku strīdēties, un man bija bail, ka viņa visus jūs pamodinās. Bravo, Šanela! Jūs tiešām uztraucāties. Jūs izbijāties, ka izjūts jūsu pokera partija. Tātad tu gāji pie tēva kādos pusdienos naktī. Jā. Un pie viņa bija Piereta. Jā. Ko viņam tur runāja? Neko. Kā neko? Ko tad viņi tur darīja? Viņi spēlēja kārtis. Ko? Mans vīrs? Kārtis? Jā, bet kopš kuru laiku? Kopš es ierados. Šanela. Vai arī jūs tikāt ieraugt tajā briesmīgajā kāršspēlē? Es nē. Es tagad spēlēju visu mūžu. Tātad, cik ilgi tu spēlēji pokeru ar tēvu un Pieretu? Es ilgi nē. 1 stundu. Tad es paspēlēju un gāju projām. Bet tad, kad es gāju prom, kungs bija dzīvs. Es jums zvēru. Un ko jūs darījāt, kad bijāt palikuši 2-1? Tāpat jāgājām. Tātad, ja Reta bija pēdējā kopā ar tēvu. Nē, Luīza redzēja manu brāli vēl pēc tam. Viņa patstāvīgi atrada kādu iemeslu pie viņa ieiet, kad visas jau bija aizgājušas gulēt. Cik jauka ģimenīte. Klusti, Gabri. Man ir tāda nelaba nojausma. Būs vēl viena nelaime, es to jūtu. Nāve te klīst kaut kur ap stūriem un es baidos. Tu baidies. Tu domā, ka es nebaidos, es arī baidos. Dārgi Augustīna, jūs dzirdat? Dārdzā ķēdes melnās vārdas, nu jūsu draudzenes. Jūs baidāties, vai ne? Baidāties! Jā! Jā, es baidos. Jā, nāve, saka, nāve.
Atpūst jau visu. Klausīties. Kur ir Pierēta? Nav ne jausmas. Tikai viņa no mums nav aizbēgusi. Viņa ir no mums aizbēgusi. Es jums teicu, kas viņa ir par cilvēku. Jūs man neviena neticējāt, jūs vispār manī neklausījāties. Tagad skrieniet viņai pakaļ. Ķeriet! Kur tad tu no šajienes aizbēgsi? Vārti ir aizslēgti. Ja redz lietas ir šeit? Jā, lūk, viņas somi pārmeklēt. Jā, dāmu Brauniņš, ne? Nu? Nevienu jūs man neticējāt. Meitenes. Ak, Dievs, es patiesībā tik ļoti priecājos. Es tik ļoti baidījos, ka kāda varētu būt no jums vainīga. Es tik ļoti baidījos. Tu zini, Gabi, es pati dažreiz nesaprotu, ko es runāju. Es taču pirmo reizi piedalos slepkavībā. Ko? Tu taču ne tādā lietā, ko jūs? Es tagad sapratu. Ierēta ieradās pie Marcela vakarā. Viņas tā strīdējās, un viņa aizgāja prom. Bet šorīt no rīta rītausmā viņa atgriezās atpakaļ un nogalināja viņu. Telefons zvana. Nē, to viņa izdomāja, lai būtu iemesls uz šajien nākt. Lūk, kā tas notika. Lūk! Tu domā? Protams, Sjūzen, viņa taču ir nozagusi revolveru. Klusu, es dzirdu, ka Pierēta nāk. Viņa tagad mūs visas novāks. Uzsēsimies! Jūs ar mums ir jāizšāvas. Kā jūs uzvīksies uz savu pierādījumu? Kur jūs bijāt, tante Pierēta? Vannas istabā es slikti jūtos. Šo rotaļlietu mēs atradām jūsu roksomiņā. Kāds to tad būs ielicis? Es svēru! Nē, jūs laikam gaidījāt, ka viņi uzreiz atzīsies. Es savus vārdus varu pierādīt. Uz revolvera nav man pirkstu nospiedumu. Un policija to tūlīt noskaidros. Bet tā atradīs citus, tos, kas pieder tam cilvēkam, kurš revolveri iebāza manā somiņā. Mums jātiek laukā no šejienes. Par katru cenu jātiek laukā! Ja mēs sasiet kopā divas kāpnes, mēs tiktu pāri mūrim. Jā, iesim arī mēs. Man piesīt Pierēta! Es nesaprotu, kāpēc es neaizbraucu jau vakar. Es ierīju paslēgties kādā mazā, jaukā pilsētiņā. Mazā jaukā pilsētiņā. Jūs ko teicāt? Neko, atkārtoju jūsu vārdus. Lūk, ko, Gabi, mēs tagad esam vienas pašas. Sakiet man paldies un izbeigsim šo sarunu. Par ko man būtu jums jāpateicas? Par manu klusēšanu. Esmu jūs bieži redzējusi un sekojusi jums. Es jūs apskaudu. Jūs apskaudāt mani? Kāpēc? Vai jums ir mīļākais? Vai tas ir jūsu pēdējais atklājums, ko? Nē, es zinu, ka jums ir mīļākais un tas ir viss. Tātad jūs gribat teikt, ka esmu nogalinājusi savu vīru, tāpēc, ka man ir mīļākais. O, nē, tā es neteicu. Tas būtu pārāk vienkārši. Ja visas sievietes, kurām ir mīļākie, nogalinātu savus vīrus, tad savas virsū nepaliktu neviena vīra un arī neviena mīļākā, jo viņi visi vienlaicīgi ir gan vieni, gan otri. Kas jums ir vajadzīgs? Es zinu, ka jums ir mīļākais un tas ir viss. Paklausieties, Pierēta, kas jums ir vajadzīgs? Ko jūs no manis gribat? Naudu, mantu, ko? Es gribētu, lai visas sievietes turētos kopā. Tad pasaule būtu daudz labāka. Man vīrieši ir likuši daudz ciest. Par Marcels?
cilvēks, bet viņš aizslēdza man appriekšās mājas durvis. Dažreiz es izspiedu no viņa naudas, bet trauciņu, mīlestības, atbalstu nekad neesmu saņēmis. Piereta. Vai jums nešķiet, ka šie vārdi meklē jums aizdomēt? Ka tieši jūs esat vainīga Marselas latvībā? Nē, es esmu tikpat nevainīga kā jūs. Kurš Jānis galinās savu slaucamo govi. Tas man tiešām ļoti daudz nozīmē. Es jums pastāstīšu visu. Man vakar jau vajadzēja aizceļot. Manā istabā stāv sakrāmēs čemodāni gatava aizbraukšanai. Es būtu aizgājusi, aizbraukusi šorīt no rīta. Nē. Ja jūs domājat, ka es šķirtos? Nē. Es vienkārši uz kaut kādu laiku aizbraucu prom, un tas ir viss. Jūs gribētu aizbēgt no Marsela? Jā. Bet tagad Marsels ir miris, un šādā situācijā rīkoties būtu vienkārši nebrīvojami. Bet Marsels jums ticēja, ja? Neko nenojauta? Nav tā kā Marsels. Viņš vienmēr bija miegamīts. Bet es? Kas notiks ar mani? Šoreiz es no viņa naudu dabūju, bet tālāk. Tātad, naudu jūs domājat no viņa dabījāt? Tad jau viss kārtībā. Tā taču jums kaut kas ir. Vairs nav. Visu, ko es dabūju no Marselas, naktī atdevu. Viņš man gaidīja pie vārtiem. Kas gaidīja? Cilvēks, kur es mīlu. Jūs viņam atdevāt naudu? Jā, viņam bija jābrauc svarīgās darīšanās, viņam bija vajadzīga nauda. Un cik jūs viņam atdevāt? Es to dabūju no Marselas, 2000 franku. Ko? 2000 franku? Iereča, vai šī nauda bija? Par ko jūs uztraucaties? To naudu taču sadeva savām mīļākajām, ne jau jūsējām. Iereča, vai šī nauda bija ārstā aploksnē? Jā, zilā aploksnē. Aploksne pie manis. Kas ir jūsu mīļākais? Žaks. Tava vīra kompanjons? Jā, Žaks Farman. Žaks? Jūs ir mīļākais? Klausieties. Lūk, aploksne. Jā. Tā ir Marsela nauda, ko es atdevu Žakam. Un Žaks to atdeva jums? Cik zemiski. Paklausieties, jūs to naudu varat ņemt, ņemiet naudu. Nauda? Tā ir pazudusi. Nauda ir paņēmusi kādu, kuru zināja. Nauda. Žaks un jūs? Prātu var zaudēt. Kas jums vēl ir vajadzīgs? Kas? Kā jums vēl trūkst? Es domāju, ka Žaks mani mīl. Viņš solījās mani precēt. Es sapņoju par mierīgu dzīvi. Bet kas par to? Man neizdevās kļūt par godājamu ģimenes māti, cienījamu dāmu. Tāpat kā tev neizdevās kļūt par ielas meitu. Vai es vēlētos izkāpēt jūs nekaunīgās acis? Alīga, nenāc klāt! Nenāc! Nenāc klāt! Es tev nošos! Es tev nošos! Es tev nošos! Ko? Vai jums izdevās sasiet tās kāpnes? Nu, sasējām, bet
Bet nepietika. Viss ir apledojis, es gandrīz nogāzos. Vai tev ir māte? Es pilnīgi par viņu aizmirstu. Kad? Un beidzot ieradīsies tā policija! Brauciet tūlīt pēc policijas, ejiet! Jūs to policiju gaidāt kaut kādu Ziemassvētku vecīti. Tikai man šķiet, ka jūs baidāties tieši no šī brīža. Bet ja nu mūsu vidū neviena nav slepkava. Vienkārši izlaidiet mūs no tejienes zamta. Vienkārši lūdzu. Mēs tam ieslēgts tad kā tādā krātiņā līdzīgi meža svēriem. Briesmīgi! Man ir jums kaut kas jāsaka. Jā, Šanel, runājiet. Tas ir ļoti dīvaini, un man pat ir grūti tos pateikt. Bet Katrīna, nāc šur. Tu visu zini, Šanel? Jā? Jā. Katrīna, manu meiteni. Pastāstīsiet arī mums, ko? Jā, Katrīna. Nu, pastāst viņām visu. Labi. Klausieties! Tā ir brīnišķīga Ziemassvētku pasaka. Kādreiz dzīvoja cilvēks, labs cilvēks. Viņam apkārt bija 8 sievietes. Cilvēks varonīgi turējās, bet tomēr sievietes bija stiprākas par viņu. Vakarā viņš gāja gulēt vēl vairāk apmānīts un vēl vairāk izputināts. Taču sievietes turpināja ap viņu lēkāt savu raganu deju. Tikai viņa meita, Katrīna, paslēpās un visu redzēja, visu dzirdēja. Pirmais uznāciens. 10:00 vakarā šī cilvēka sievas māte, kurai viņš deva pajumti šajā mājā, atteicās viņam aizdot vērtspapīrus. Viņas cēlsirdība varētu viņu glābt. Par nokavēto maksājumu ir jāmaksā liels sods. Nāksies slēgt fabriku. Bet skopā vecene vērtspapīrus nedeva. Bet pēc brīža Šanela pieprasīja no saimniecības 3 reizes vairāk naudas nekā nepieciešams. Nu teicis to saprata, bet tomēr iedeva. Bet vēl pēc kāda laiciņa atlīda nelabā otra, krustmāte Augustīna. Pakoķetēja ar viņu, pastāstīja jaunākās tēnkas. Nē, viņa nenogalināja tēti. Viņam palika bezgala pretīgi ap sirdi, jā, taču tie vēl bija sīkumi. 11:00 sākās jauns uzbrukums. Šoreiz cīņā dodas galvenie spēki. Viņa sieva, mana māte, liek saprast, ka aiziet no viņa. Viņa aizbrauc ar cilvēku, kurš tēvu ir izputinājis. Nu, taisnība, tas gan visiem paliks kā noslēpums. Viņa dzīvos, kā saka, uz abām pusēm. No savu meitu dēļ. Ar Dievu mīļi, es padzīvošu pie tava palīga un tūlīt atgriezīšos atpakaļ. Ļoti vienkārši. 11:30 konspirētāja ļaundare, Isabene Luīze, apkopēja Luīze, galīga muļķi Bulgāra, mēģina viņu pavest, bet tiek patriekta. Bet uzreiz pēc viņas, Ķereta, viņai ir nākusi slaukt koku. Viņai vajag 2000, un viņa tos saņem. Un pēc visa tā
Laimīgas beigas. Pēdējais uznāciens. Viņa meita Sjūzana, kura slepeni atbrauc no Londonas un liek priekšā priecīgus jaunumus. Viņai vajag naudu, jo viņas vīrietis ir viņu pametis un viņai stāvoklī. Kliedz, ka padarīšot savu galvu, ja naudu nedabūs. Nu tā, esmu pastāstījusi visu par jums. Atliek tikai nedaudz par mani pašu. Jūs visas visu laiku mēģinājāt atklāt, kura pie tēva iegāja pēdējā. Kura? Es pie viņa iegāju pēdējā. Es, Katrīna, viņa meita. Katrīna, paklusē! Nē. Mans nabaga tētis. 6 no rīta es atradu viņu raudam. Tas ir tik baisi, ka tēvi raud. Tēvi nekad neraud. Bet viņš raudāja. Viņš raudāja un viņš tagad man teica, Katrīna, tu esi laba meita. Tu pārāk daudz lasi un tu nemīli mazgāties. Tu esi vienīgais tuvais cilvēks man šajā pasaulē. Bez tevis man nav neviena. Es nosvērējos, nosprākšu, bet tu, tēti, būsi laimīgs. Viņš tikai kratīja galvu, var teikt. Cik labi, cik mierīgi, droši vien ir tiem, kur jau ir miruši. Un acis viņam bija plaši atvērts, asaru pilnas, tā kā lūgtos. Apžēlojieties, palīdziet man! Un tad es nolēmu palīdzēt viņam. Es nolēmu atbrīvot viņu, manu tēti! Katrīna, tu taču. Ka es nogalināju tēvu? Nē, taču! Tētis nav miris! Viņš pat nedomāja mirt! Viņš ir dzīvs, viņš ir tur aiz savām durvīm! Es viņam teicu, nē, tēti, neraudi, šīs dāmas nav tavu asaru vērtas. Vai tu esi redzējis to izrādi? Iedomu slimnieks. Nē, neredzēji. Tur viens tips izlikās, ka viņš ir miris, lai uzzinātu, ko par viņu domā viņa sieva, viņa meita, visi pārējie mājinieki. Nu, tagad arī tu liksies gultā. Es ieduršu tev pidžamās papīra nazi. Tas ir līdzīgs dunci. Un visur apkārt izlaistīšu sarkano tinti. Un tad tu zināsi visu, ko viņas par tevi domā. Nabaga tētis. Vispirms viņš uz mani skatījās tā, kā nekad nebūtu pazinis. Pēc tam viņš sāka smieties. Kad viņš iesmējās, viņam palika labāk. Tad es visu izdarīju, kā es teicu. Sarīkoju veselu izrādi. Tā, kur es zvanīju Pieretē, tā biju es. Telefona vadi, atkal es. Es aizmidzināju suņus, sabojāju mašīnu, pievācu revolveri un 2000 franku no mātes somiņas. Visu es! Kura samainīja atslēgu? Tēva istabai, lai neviena tur nevarētu tikt iekšā. Kura? Es! Bet jūs visas noticējāt! Vienīgi Šanela sāka šaubīties. Viņa vienīgā. Šanela, mani vesuli. Es tā negribēju tevi izbiedēt. Bet tu droši vien redzēji teikt pie logas stāvam, vai ne? Jā. Es izdarīju labu lietu un panācu savu. Tur, aiz šīm durvīm, ir mans tētis. Viņš ir dzīvs, viņš ir apmierināts. Viņš tagad visu zina.
Viņš aizbrauks ar savu mazo meitiņu tālu prom no šīs mājas. Tēti! Tēti! Tu dzirdēji, mēs aizbrauksim! Tēti! 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 Nē! Tēti!
Istab lūdzu skatuves! Istab lūdzu nākas! Gribu pateikt kādu vārdu par. Halo, tauta. Tā kā es pēc uzrunāt tātad, mani mīļie, ir ļoti svarīgi pateikt cilvēkiem paldies. Izrādīt atkal ļoti sarežģītos apstākļos, maigi sakot. Bet ir laba komanda. Ļoti laba profesionāla komanda, kuri esam savējie. Ar teātri var nodarboties tikai savējie. Svešajiem par to nav jēgas. Un tāpēc milzi paldies Anītai, Znutiņai, Naču un Gaismiņām, ko tu tādā krēslā nostājas. Es jau vajag pasteidzos. Jā. Nodavīgi. Pār kostīmiem. Un liels paldies par visu muzikālo noklausējumu Kristapam. Jo tiem tā, tas būtu. Vēl viena gribu teikt, mēs jau Madarai Luīzei pateicām pēc dienas mēģinājumu paldies. Viņa nevarēja uz izrādi palikt. Un arī mūsu šuvējai esam pateikuši paldies. Nu, tur viņa ir pielikusi labu darbu, lai realizētu mākslinieces iecēni. Vēl noteikti ir jāsaka paldies Endijam, kurš no tās dīvainā salikuma, kāds šeit ir tas uz skatuves, varbūt, lai to istabu raksturotu. Ar gaismām ir vienkārši izdarījis brīnums. Nāc uz šurpu Endiju, malacis. Un liels paldies arī vēl diviem vīriem. Jurim, kurš ir mūsu pleca sajūta. Ir mēs zinām, ka viņš vienmēr izdarīs visu salabos, uzlabos, pielabos, uztaisīs no jauna. Un Armandam jau dienā pateicāmies, bet nāciet augšā komandā. Ir Tev, kas iznāks talantīgāk nekā man. Lūdzu, Endi, ļoti liels paldies. Tas ļoti palīdzēja uzsvērt visu situāciju. Liels paldies uz šī laikas. Tā, tas tur ir Armands. Un ko ir jums? Aiznes Armandam. Jo dienā viņš jau našķi sabūvē, tagad programmu viņa ieraksta. Jūri, tas nav taisnīgi. Nu labi. Nu gan. Bet es gribu vēl vienu paldies. Nu. Man ir vēl viens paldies no mums visiem Evijas mammai. Jā. Bet es tev nevajag. Jā, un Evijas mamma mums ir daudz palīdzējusi ar dažādām lietām. Citādi mēs būtu stipri nabadzīgāki. Tā kā tas ir. Daudz cilvēku, labu cilvēku ir pasaulē un Siguldā. Visnotaļ. Paldies!